iedārgi, lai pazeminātu gruntsūdens līmeni. Galvenais mērķis ir novērst pagraba aplūšanu agros pavasaros, kad gulst ūdeņi, ļoti strauji sniegūdeņi, lietus ūdeņi. Tad ir bijis vairāki gadi, kad noplūst pāri potītiem pagrabā ūdeņi. Mēs redzam, ka tranšeja ir izraksta ļoti dziļi. Kāds ir šis dziļums? Šis dziļums ir 2 metri, es domāju, pāri 2,05 m. Pāri manai galvai man ir 1,95 m. Nozīmē, ka varbūt ir 2,10 m. Un tiks ieguldīt šita caurula, kas ir stūrī, ja? Jā, pilnīgi pareizi. Pilnīgi pareizi, kā jūs to uzminējāt. Intuīcija. Ka mums neiegrūt, tomēr mēs vēl naižam, ka mums Bet vai tikai drenāžas caurula te tiks ieguldīt? Varbūt, ka te vēl ir kāds cits mērķis? Ko jūs? Redzēt, tur tās KGM caurulas, tās domāts ir noteikti ūdeņu savākšanai visiem jumtiem. Vai tās brūnās tālāk? Kā jūs to uzminējāt? Tieši āršķirās brūnās. Intuīcija. Jā, tās ir tādas caurulas. Te jums te laikam būs pots un tualete un arī izlietni. Duša un viss kaut kas. Duša. Būs viss sabiedrības. Runā mērā, te var, jo mēs plānojam šeit ierīkot, ar laiku ierīkot vasaras mītni ārzem turistiem. Pavasarē. Nu, kādi ir dušīgi mūsu latviešu cilvēki? Viņi nesēž rokas salikuši klēpī un nelamā valdību. Un nevaimanā, bet paši kaut ko dara. Grūši strādā un vēlās sagaidīt ārzemju viesi. Jā, nākamām pauzēm būtu vieglāk tusēt. Labi, paldies par interviju. Tas bija Uldis Kanders no Jūrmalas gata. Mēs vēlamies uzņemt kolāžu par darbiem Jūrmalas gatvē. Kas notiek jūsu šajā te mājā? Ko jūs ar to domājat, apdirsta māja? Nu, bet būs gan smuki. Mēs ļoti cenšamies, lai būtu ļoti skaisti. Ar ko jūs šobrīd šeit nodarbojaties? Es te veidoju mašīnu placdarmu. Vai šeit stāvēs, vai šeit būs automašīnu stāvvieta? Nē, šeit tikai kāzu vietas stāvēs. Kāzu viesi? Vai jums gaidat kāzas šajā mājā? Tās gatvēs vienreiz visas kāzas uz bruģa. Uz bruģa? Aha. Vai jums ir zinām meliorācijas darbi, kas notiek šajā mājā? Zinu, tie tik daudz šķēpi lausti. Nu labi. Ko jūs domājat par šiem darbiem? Beidz dirties. Video, jā. Vienā kādē būs viss kolorītāks ar tām brūnām caurlēm. Tās caurulas mēs te ieliksim te iekšā, tad ir ķieģiļiem. Un kāda ir nozīme šīs caurulēm zem ķieģiļiem? Paslēp, ka vajadzēs izņemt ārā. Viena versija, bet otra, tomēr ticamāk, vajadzīs slēpot mūžam svaigas gaisa apakšā. Viss luftu. Lai kurmiem būtu vieglāka dzīve. Būtu šurkām laiku skriet un dzīvot ziemā, lai nesaukt pakaļ. Padomā, pēc izsaukt prom. Paņēm visu līdzēju.
Labdien! No kurienes jūs būtu? Mēs esam apsakojam Jūrmalas gatavas labākās un skaistākās mājas un taisam sižetus par to, kā dzīvo cilvēki Jūrmalas gatavē. Tas ir gan interesanti, jā. Un mēs esam tagad Jūrmalas gatavē 54 un runājamies ar Uldi Kanderu. Vai jūs varētu pastāstīt mums, ko jūs šeit darat? Kas šeit notiek? Nu, te mēs realizējam vienu projektu. Projekts ir balstīts uz Eiropas struktūra fonda līdzekļiem. Un šeit ir domāts gruntsūdeņu pazemināšana un to savienot reizē ar mājas labiekārtošanu. Un tas svarīgākais ir tas, ka mēs gribam pārnest viss komunālās saimniecības uz pagrabu, lai varētu vēļas mazgātavus ievietot pagrabā, kuhņu, tualeti un vispār jau. Un par to ļoti sapņoja mājas saimnieks Juris. Un tieši mēs Jurim šodien ir 23. aprīlis, un tāpēc mums ir liels prieks, ka mēs atklājam, ka konceptuāli tā lieta iet cauri. Mums ir 30 centimetri mūsu rīcībā tikai pagrabu grīdas. Tas nozīmē, ka visas šīs ieceres, pa Juris iedomājiet, ka viņas var realizēt. Vai tas nozīmē to, ka tā varētu būt lieliska dāvana Jurītim vārdu dienā? Tieši tā, jūs rāpījāt 10. Un kas tad ir šis mūsu Jurītis? Mūsu Jurītis ir mūsu saimnieks. Aha. Skaidrs. Labi, paldies. Visu labu. Visu labu.